cīnoties pret Paškausku mafiju, der ieskatīties Dobeles dzirnavnieku privatizācijas procesā. Žurnālā Jurista vārds 96. gada janvārī tiek minēts, ka tiks privatizēta valsts akciju sabiedrība Dobeles dzirnavnieks. Un šīs akciju sabiedrības pamatkapitāls ir 2.662.000 latu. Būtiski vairāk informācija par privatizācijas procesu ir iespējams atrast Latvijas Republikas valsts kontroles 2000. gada ziņojumā. Šis ziņojums satur 190 lapuses, bet tā izšķirošā informācija ir atrodama 65. lapusē. Tur tiek minēts, ka tā akciju sabiedrība ir tikusi pārdota ar vienu nedalāmo paketu, un šī pakete bija ļoti liela. Šai paketei pieteicās tikai viens pircējs – GKSS Zemgales labība, kura nopirka 58% akciju par kopējo nominālu vērtību 2.262.700 latu. Kā maksāšanas līdzeklis tika izmantoti privatizācijas certifikāti – 80.810 certifikāti. Atlikošās akcijas līdz 97. gada jūnijam arī kaut kādi pircēji nopirka. Šeit šie pircēji nav tikuši minēti.